Šo zem balto sniegu redzam maz, bet Sudmaļu ģimene Talsu novadā balto mīlestības pieņemšanas un viegluma krāsu ievijusi savā stāstā, uzņemot 3 mazus mūsu Latvijas bērniņus, kuriem ļoti vajadzēja spēcīgu mīlošu ģimeni. Kopā ar Sudmaļu ģimeni aizsākam jaunu sirds stāstu sēriju, kurā runāsim par uzņemošajām ģimenēm. Tavs stāsts tad, lai nu sākas ar to, kad es vēlos, lai tu pastāst par savu jau šī brīža kuplo ģimeni, bet vairāk par taviem bioloģiskajiem bērniņiem, cik tad jūs esat, un tad lēnām pāriesim jau uz galveno stāsta daļu. Ir mana kupla ģimene, kurā sākās pirmais bērniņš piedzima jau 2000. gadā. Meita ir liela, bet patstāvīgi dzīvo jau Rīgā prom. Un tad mums pēc vairākiem gadiem pieteicās Amēlija. Arī jau liela. Ir 18 jau. Būs 19. Tad gan pagāja ilgāks laiks. Savu kuplu mēs gribējām vēl lielāku. Un pieteicās mazā Akselīna, kurai ir 6. Ies skolā. Neticam, laiks ir skrējis, bet Tātad tu esi 3 meitu mamma, tu esi karaliene 3 princesēm. Jā. Brīnišķīgi. Un tad kaut kādā brīdī jūsu ģimenē pievienojās auģu bērniņi. Bet stāsts pavisam noteikti ir kāds dziļāks un sanāks, jo tas jau nenotika tādā vienā dienā. Ar rītdienu būšu auģu mamma. Pastāsti, kurš bija tas klikšķis, tas saķers moments, kad jūs ar vīru pielēmāt darīt šo ārkārtīgi svētīgo darbu? Visu apdomājot, mēs tā sapratām, ka tas notika ļoti sen, kad te vēl bija šeit telpās, bija bērnu slimnīca. Tad dakterei meita, īstāk sakot, piedāvāja, teica, ir bērniņš, varbūt jūs būtu gatavi paņemt vienu mazulīti, pavisam maz. Es vairs nepateikšu precīzi, tur gads vai kaut kāds bija mazulīts. Un pašiem bija tikko zīdains jau. Un tad mēs tā saskatāmies ar vīru, tā kā varētu. Bet tad, kad mēs jau to pateicām, tā kā varētu, bija jau tas, kad ir tomēr vajag tie kursi un viss, un kad nevarēja tā tik vienkārši to izdarīt. Te jau dzīvē griezās kā griezās un iet uz priekšu, bet tā doma jau nekur laikam nepazūda. Viņš tā gaisā kaut kur visu laiku virmo. Pagāja gadi, tā kā varētu atkal kaut ko domāt, kādam kaut ko labu izdarīt, taču varētu. Pašiem, tā grūtāk tur bija tikt pie savu. Un tad, kad tu tā iesdomā, ir savs. Atkal pauze. Jā. Un tad tu audzini, protams, savējo atkal, viss notiek, viss dzīve rit. Labi, varbūt atkal ir laiks. Un tad atkal notiek tas, kas notiek. Bet tad, kad pieteicās maziņā, paaugās mazliet. Tad jau lielā meita, vidējā Amēlija. Varbūt mēs varam kādu paņemt. Būt taču forši mums maziņā, tā viņai jautrāk būs kopā ar kādu. Tad tieši izlasījām pa kursiem nometni Bijubskrīvā vasarā vienā. Kas ir jau uzņemošās ģimenes un kas grib pa tādām kļūt un tā. Tāda interesanta nometne bija īstenībā. Labi. Tas apmācība process ir gana tāds nopietns, vai ne? Tās ir vairākas stundas, kuras ir jāapgūst, dažādi bloki. Kā jums gāja tajā procesā? Nebija gaidījis, ka būs tik jauki. Jo it kā jau smagi, protams, tu mācies tur un viss, un tās lekcijas viss. Mums sanāca jau attālināt, mēs jau nebijām vairs klātienē, jo bija līdz pēc Covida. Jā, garas stundas, 2 dienas, var teikt, vakar tev nebija, tu sēdi visu laiku lekcijās. Bet viņi tik pilni, tik izzinoši, tā informācija, man liekas, plūda vienkārši tāda. Ko tu it kā dzīvo dienu, tad liekas, tev ir viss, tu taču visu zini. Tajā apmācība procesā nebija tā, kad likās, nebūs. Man liekas, ka es tomēr nevaru būt par uzņemošo ģimeni, vai tieši pretēji? Tieši pretēji mums bija, man liekas. Vismaz man, vairāk iedot to spēku, noticēt savām spējām. Jā, mēs to varam. Tu uzreiz kaut kā iztēlojies to, ka tu redz, ka kāds ir laimīgāks. Kādam ir, jo tiešām ir traki citur. Pēc apmācībām pagāja precīzi nedēļa un bija zvans. Bija darbā, man zvana, ņemsiet.
Jā. Es saku, pagaid, es strādāju. Jā. Un pēc tam jau, protams, viņi atzvanīja, ka tur tas tik ātri nenotiek, ka viņiem bija jāliek viņš tur krīžu centrā un viss, un mēs tikai varējām aizbraukt iepazīties. Tur bija grūti, jā, jo bija svētki, Jāņa bija tieši un gribējām viņu ātrāk dabūt, bet tu nevari, tu vari tikai aizbraukt, paciemoties, diemžēl. Pat cik tev ir audžu ģimenes status un viss arī aizbildni, viss, bet tu neesi kā viesģimene. Izrādās, ka arī, ja būtu tāds nokārtots, tad mēs viņu būtu dabūjuši uz tiem svētkiem. Okay. Tas ir atsevišķi atkal. Un līdz ar to nekas. Bet tad jūs ciemojāties un braucot uz krīžu centru, tu jau saprati, ka tu gribi viņu ātrāk mājās. Protams, ka gribējās. Viņš tur tāds viens pats starp lieliem, tur visi lieli, viņš viens maziņais 2 gadiņi bija viņam tad tikai. Tad tā sirds sāpēja, vai ko, gājām staigāties, ņēmāmies un bijām priecīgi, kad braucām pakaļ. Jā, priecīgi, kad braucāt pakaļ un kad atvedāt mājās. Kā viņš jūtās? Kāda bija tā pirmā diena, tas pirmais vakars, tās pirmās emocijas? Latvijā ir tāda sauklis, sveši bērni nav. Noteikti arī jums piederās, vai ne, šīs sauklis, bet kā ir, kad ienāk tas audžu bērniņš? Jā, tas ir tāds mirklis, tā neziņa, kā viņš, tas bērns, uztvers to visu, kā bērns reģē. Bet redzot to, uzreiz tā kā pieķerās, kaut arī viņš ir diezgan atturīgs, bet ar visu to bija tik mīļš uzreiz un māsām klāt. Un tad jau, kad tev jau pirmajās dienās sauc mammu, tad jau... Jā, šis vārds mammu, tēti, vai tas tā... ļoti dabīgi ieplūda, vai tas bija kāds tāds tā kā jūsu mudinājums, vai bērniņš pats atrada pareizo vārdu? Tas bija tā uzreiz, bet cits variants nav bijis, man liekas. Viņš pat, varbūt tāpēc, ka pārējā apkārt ir mammu. Tur skrien vai kā, viņš jau ir savs. Jā. Viņš uzreiz ir savs. Un viņš pie jums ir jau cik gadus? 2,5. 2,5 gadu. Un tad pievienojās... Jā, lielais puika vasarā. Brālis. Lielais brālis. Mazajam puisītim brālītis. Jā. Tas bija domāts, tas tāds, ka viņam būtu tā kā nometne pie mums, vasaras nometne. Īsā bija domāta, palīdzēsim. Protams, uz īsu laiku, kāpēc ne? Bet laiks ir ievilcies, bet nesūdzamies. Ar mazo nokaitu viņš tā nosauc par mammu pirmajās dienās, un tur sauc tā. Bet ienāk šī tik liels bērns. Cik viņam gadiņu? Tā brīdī bija 8, bet pēc mēnesi 2 svinējām 9. Jau. Pirmā dienā viss tur tā, kā jau sapazīšanās ar māsām un viss. Un mazo nākamā dienā tu pa dārzu kaut ko ņemies un tev aiz nogurs mammu. Nē, pirmais bija tēti. Es jau veļu tēti. Tiešām, es kaut ko nepārpratu. Un tas bija tāds šoks, ka tev uzticās. Tā kā nav robeža nekā tāda, ka Dievs, es nedrīkstu tā un nedrīkstu neko. Tas visticamāk ir pateicoties tam, ka jūs esat atbruņojuši, ģimenē iesējuši to mīlestību un to pieņemšanu. Un tad, kad bērns jūtas drošībā, tad viņš arī visticamāk vēlas saukt nevis audžu mamma vai Gunta un Māri vai ne, bet mamma un tēti. Un kāpēc gan ne? Un tas ir ārkārtīgi skaisti. Bet mums ir jāmāk pieņemt arī citādākas situācijas, vai ne? Un tad šodien uz rociņām es ieraugu mazu, pavisam mazu cilvēciņu. Jūs esat paņēmuši mazu meitenīti, zīdainīti. Maz brīnumiņš ir ienācis uz Ziemassvētkiem. Un kad tev mājās visi skrien ar kājām, kad neviens vairs nav uz spodiņa jāliek, kad neviens nav jābaro, naktis ir mierīgas. Tomēr jums tā misijas sajūta, es jūtu, pieaug, un jūs esat spēruši ļoti drosmīgu soli, paņemot zīdainīti. Tad pastāst par mazo princesīti. Jā, tas bija arī tāds zvans, ko būs mums, ņemsiet. Es saku, es jau nevaru, man ir pilns jau. Es saku, es zvanu vīram. Pazvanīju Mārim, un arī ar lieliem bērniem, protams, viss ir jāvienojas. Tad man ir jāsadomā, kā ar tiem 2 mazajiem tajā brīdī, kā un ko. Un vai es to spēšu, par cik Māris brauc prom. Tas ir reāli man vienai, un tad lielā meita, cik palīdz. Viņa man iedrošina vienmēr. Viņa saka, mamma, tu to vari, tu zini, ka es te esmu. Un
Jā, tā ir ārkārtīgi drošības sajūta, ka tavas vecākās meitas ir atbalsts. Ļoti, un tas iedrošinājums, ne? Tā kā jā, tev ir jāsaka ļoti paveicies. Vīrs dodas strādāt uz ārzemēm, un tad tu, kā mamma, kā sieviete, ar savām vecākajām stiprajām māsām jūs kļūstat par visu, ko darītājām, vai ne? Jūs esat gan šoferi, vadājot bērnus. Es zinu, ka bērni apmeklē pulciņus, braukājot, jo jūs nesat no tālsiem, jums ir jānokļūst uz skolām, uz bērnu dārziem, vai ne, uz pulciņiem. Mājas dzīve, tev nav dzīvoklis, tev ir māja, tātad viss ap māju, mājā un tā tālāk. Nu, kā tev ir ar šo situāciju? Tev nav tāds iekšējais konflikts, ka tev liekas, es tomēr gribu, lai viņš ir mājās katru dienu, tad man ir vieglāk. Nu, ir vieglāk, jā, protams. Tu zini arī, ka viņš būs līdz atpakaļ. Kaut kā esam jau iemācījušās dzīvot to, ka mēs varam izdarīt meitenes. Nu, nav nekas tāds akūts tāds, ka, nu, ja kaut kas, tad vienmēr taču ir, kur padomu, kam paprasīt, kā tik galā ar visu. Tad tev jau ir tās kvalitātes, ka tu spēj palūgt arī palīdzību, vai ne? Un otrs, ka tev ir tāds spēcīgs rūdījums, nu, teiksim, nepīkstēt par katru pirmo problēmu, vai ne, bet mācīties viņu atrasināt. Jo tu pat nāc no ļoti kuplas ģimenes, jā, tev ir daudz māsas un brālis, un varbūt šī pieredze arī, šī dzīves pieredze, vai ne, ir arī tev devs. Jā, ka tas man ir liels tāds, es jau bērnībā zināju, ka es gribu kuplu ģimeni. Ļoti patīk. Un tev vienmēr būs atbalsts. Ja tu esi viens, nu kas tu esi? Tu esi viens, tu esi nekas. Māri, man prieks, ka tu arī vēlies dalīties un ka mēs diskutēsim par šo jūsu lielo misiju. 25 gadu laikā tu esi kļuvusi par 6 bērnu tēti. Tā ir sanācis, ne? Nu, pēdējā gada bija tāda straujāka. Tie bija tāda straujāka, jā, jo pirmajā tādām pauzītēm mīlestības pilno misiju var darīt tādu ļoti jaudīgu un stipru cilvēku. Un tā Gunta varbūt izskatās trausla, bet ir tā sajūta, ka viņa ir ļoti stipra. Kur tu ieguvi šo spēku un to pārliecību, ka šī misija, ko jūs darat kopā, ir arī tāda tavējā misija, tā sajūta dod ģimeni? Tas, ka to sievieti esmu jau kopā pietiekoši daudz gadus un izgājuši cauri daudz kam. Sākot no nulles, beidzot ar to, kas mums tagad ir. Tas spēks, nezinu, apkārtējai palīdz ar savu iedvesmu. Tu pats nāc no kuplas ģimenes? 3. Brālis un māsa. Un tā sajūta kļūt par āģu tēti, tas tā, šitā bija, tas tomēr bija tāds cīņa ar sevi mazlietiņ. Protams, ka cīņa ar sevi bija. Viss tās apmācības, viss, kas bija āģu ģimenēm, tur bija caur tiltu. Tur labi pedagoģi daudz bija, kas tiešām izstāstīja un apstāstīja. Tur jau bija tādas dažādas drausmu lietas, ko tur stāstīja. Bet tas jūs nenobaidīja? Varbūt nedaudz. Jā. Es nesaku, ka esmu tāds, ka lekšu ugunī. Kā no 3 meitu tēva lomas kļūt par tēti dēlam? Vai kaut kas mainījās krāsa, vai varbūt tas bija kaut kāds tāds sapnītis? Jā, krāsa mainījās daudz, kas dzīves uztver. Puisēns bija tiešām tāds, kas nepieņēma mani. Nepieņēma tevi. Guntu pieņēma, bet tā tad tur iespējams apakšā jau bija kaut kāds savs stāsts. Ilgi mocījāmies. Viņš tevi atgrūda, kā tas fiziski vienkārši? Es nevarēju tuvoties viņam vispār klāt. Viņam bija bail no vīriešiem vai tieši no tevi? Ne, nu, jebkur vīrieti. Tas bija noteikti arī mazliet tev stāsts pašam ar sevi to pieņemt. Būt nepieņemtam, būt atgrūstam, jo tu taču it kā nekur nebija vainīgs. Nē, protams. Cik ilgs bija tas jūsu satuvināšanās periods? 2-3 mēneši. Tik ilgi. Vai viņš pieņemt un saprast, ka tu būsi tas drošais klēpis viņam? Jā, un tad arī tas tā. Pēkšņi uznāca vasara, un baseinā vajadzēja iet. Viņš iedeva man roku. Tā bija pirmā. Tas bija pirmais kontakts jums. Bija viņam vasaras, kad tā bailība, bet
Tur asaras droši vien arī tev bija, vai ne? Jā. Tad mīlestības satikšanās, vai ne? Varbūt pirmā uzticēšanās. Un tagad vēl viena maza princesīte Jā, atnāca. atnāca. Un kā tu par to jūties? Tagad varbūt tās emocijas nav tik lielas, bet kā ar pirmo. Protams, ir savas emocijas, ir savu... Atkal viss startēt no nulles. Diemžēl tava darbvieta ir ārzemēs. Darbiet ir Latvijā, bet saistīts ar komandējumiem ārzemēs. Tad tu periodiski izbrauc no Latvijas. Nu, kādas tev ir tās sajūtas, ka tu dodies projām? Dažreiz lidosts ir, varbūt pat asaras acīs vai kā, bet bērni arī atradās ar asarām. Tā dzīve tā vienkārši ir izveidojusies, ka nav citas alternatīvas iespējas. Ir mēģināju, bet pildīšu to, ko es esmu uzņēmies un strādāšu. Tur, kur ir finansiāla Protams. stabilitāte. Lai tu varētu šo misiju un šo mīlestību veikt savā ģimenē. Mūsu raidījumu noteikti skatīsies arī tās ģimenes, kuras vēlas, bet dzird kaut ko, tādu šaubu varbūt tieši pretēji. Ir kāda ģimene, kurai šis raidījums būs kā pavadiens nostiprināt un patiešām rīt pat uzsākt apmācības un kļūt. Kas ir tas, ko tu novēlētām ģimenēm un kā saņemt to drosmi? Es pat nevienācēšu droši vien pateikt, tad jābūt ir izturībai, uzticēšanās vienam pret otru. 365 dienas gadā, 24 stundu dienā un 7 dienas nedēļā ir jābūt kā rokai iet simtī. Un tad var viss izdoties. Protams. Tajā dienā, kad vecāki pateica, ka tāda iespēja ir, es biju ar savas māsas ārpus mājām, lielās māsas, un tēvs mums pazudāts, mums būs brālītis. Mēs ar lielās māsas apraudājāmies, mēs bijām šokā, mēs nezinājām, kas notiksies, kā tas būs viss. Bet tā bija vienkārši tik daudz sajūtas kopā bija, ka vienkārši nevarēja izteikt vārdos to. Jūs ļoti tāds spēcīgs atbalsts vecākiem, un jums ir savu mājas pienākumi un savas atbildības pašas. Kā vecākās meitas iedevuši savam tētim, savai mammai to atbalstu sajūtu, ka viņi nav vieni. Ja vairāk mēs neatbalstītu, tad būtu loģiski viņiem grūtāk, jo, piemēram, no rītiem, arī kad es bērndārzā vadā mazie ir, es braucu uz skolu. Mammai ir vieglāk tagad ar mazās māsas, un es aizvedu pārējos visus skolas, bērndārs, visu, kur vajadzīgs ir. Es nezinu, man tas iepriecina arī palīdzēt viņiem. Tagad jums ir vispār maza peciņa mājās, pavisam maziņa. Kāda bija tā satikšanās ar mazo bērniņu? Bija ļoti lielā šokā, ka vispār bija tāda iespēja, bet es biju pārlaimīga. Es vecākiem teicu, ka vajag. Tā ir iespēja tiešām dot viņiem labāku dzīvi, izdzīvot to, kas mums ir bijis ar lielā māsu un mazā māsu. Tie ir tādi ļoti svētīgi vārdi, tad tu novērtē to savu bērnību, to, ko tev ir iedevusi ģimene, un ka tu to pašu gribi uzdāvināt arī citiem bērniem. Bet tu esi jaunietis, tev priekšā augstskola, profesijas izvēle, savas ģimenes veidošana. Vai tu nākotnē, esot šajā ģimenes modelī, vai tu pieļauj varbūtību, ka tu arī varētu kļūt par auģu mammu? Es domāju, ka jā, ja man būtu iespēja, loģiski. Jo es zinu, kādos apstākļos daudz cilvēku dzīvo, un es novēlētu viņiem labākus apstākļus daudziem, palīdzēt un tiešām piedzīvot to, kas man ir bijis ar manām māsām un brāļiem. Un brāļiem? Jā. Un tā tas arī ir no brīža, kā viņi ienāc ģimenē, viņi ir tavi brāļi. Jā. Tā es nešķiroju nevienu, man nepatīk šķirot. Kā šo jūsu ģimenes stāstu uztver jaunieši? Vienmēr visiem ir liels šoks, ka mēs kaut ko tādu darām. Daudz domā, ka tie ir mani īstie brāļi un māsas. Neviens pat neiedomājas, ka viņi ir mums piešķirti. Mēs esam aizvildīti ģimeni. Un viņi brīno, ka mēs to varam izdarīt vispār. Viņi saka, ka viņi to paši nevarētu izdarīt. Viņi vienmēr saka, ka mēs esam zelta cilvēki, man vecāki ir vienkārši no zelta radīti. Bet kā tev liekas šī frāze, mēs to nevarētu? Kas ir vajadzīgs, lai to varētu? Man liekas, motivācija nedaudz. Tas stimuls, ka parādīt citiem, ka var dzīvot labāk, un kad var dot citu dzīvi arī parādīt tiešām, ka var dzīvot labāk, ka nav jādzīvo
no vienas, piemēram, algas līdz otrajai algai. Kad cilvēki var kopā ģimene ir stiprāka, ka mēs viens par otru cīnāmies arī. Mēs atbalstam viens otru. Jo jums arī ir tādi periodi ģimenē, kad dēds dodas komandējumā uz ārzemēm, un tad jūs paliekat par vēl stiprākām meitām un mammu, jo ir jātiek galā ar pilnīgi visiem pienākumiem, vai ne? Un tu redzi to, cik daudz spēja paveikt tava mamma. Kas ir tas, ko tu vēlētos pateikt šodien savai mammai, tos pateicības vārdus? Ne tikai par to, ka tu esi nākuši šai pasaulē un ka tev ir dot šī laimīgā bērnība, bet tos paldies vārdus arī par tiem 2 brāļiem un māsiņu. Es esmu tiešām ļoti viņai pateicīga par to, ka viņa ir tiešām zelta cilvēks, kas dod iespēju citiem. Un milzīgs paldies viņai, ka viņa to dara. Un tētim? Es ar viņu tikpat ļoti lepojos, jo bez arī tēta atbalsta mēs to nevarētu izdarīt. Viņš ir tas, kas mūs mudina vienmēr pacensties arī vairāk palīdzēt un vispārējo. Un ja šodien pazvanīt un pateikt, mums ir 3 bērniņi, 3 tuliņi un tagad, ko tu teiktu mammai? Es viņai liktu apdomāt. Tad tomēr tu liktu apdomāt, jā? Jā, jo māja tomēr ir cik liela ir. Jā, nevaram visu, diemžēl, paņemt, bet gan jau kādam dot iespēju vismaz. Jā. Es gribu teikt paldies gan tev, gan māsai, lielai māsai, kas nav šobrīd, jo jūs esat tas spēka, iedvesmas atbalsts mammai par to, ka jūs esat tuvumā, iedrošiniet un atbalstiet ne tikai mammu, bet arī tēti. Un ka pateicoties jūsu ģimenei, jūsu spēkam, jūs esat uzdāvinājuši ģimeni, laimīgu ģimeni 3 maziem Latvijas pilsoņiem. Paldies! Jūs arī esat mūsu Aužģimeņa atbalsta centra ģimenīte, un arī Brīnumiņš palīdz jums. Varbūt tu vari pastāstīt, kas ir tas, kas Aužģimenē ir ļoti nepieciešams un ko tieši jūs iegūstat šeit. Bērns ienāk, tu jau nezini, kas ar viņu ir, kāds viņš ir, kas tur ir apakšā. Mēs reāli paņemam to bērniņu, viņš pienāk mūsu ģimenē, balta lapa. Un tad tu sāc pētīt, skatīties, un tad izsver, un arī, protams, to ārstus un visu, ko vajag, kas nepieciešams ir. Un tad, jā, tad visiem, lai vai kā, bet visi iet caur logopēdu, protams, kas ir pirmais ļoti nepieciešams. Ceļš lielam bērnam bija ļoti, ļoti vajadzīgs, un tas bija, tāds prieks man, ka šis viss bija tik iespējams, un tik, nokārtot tik ātri dabūt, un ka tas tāds rezultāts uzreiz. Tas ir. Un arī, protams, Montessori viņš palīdzēja ļoti tur. Tas ir atbalsts bērniņiem, ir visi Brīnumiņu pakalpojumu paketi, ir iespējami, vai ne? Uzreiz, bet arī tev kā mammai jums ir šīs atbalsta grupas, jā. Īstenībā liekas, kas tur vienreiz mēnesī, bet tas ir arī kaut vai brīdis, kad tu esi ar savu līdzīgi domājošiem, tu esi ar savējiem. Jā, tas ir tāds pats, jā. Tiešām tāds kamoliņš izveidojies, tāds patstāvīgais, kas tinās tāds, tinās, cerams, ka būs vairāk. Jo tiešām, ka paklausās statistiku, cik daudz tie bērni, kam vajag šis atbalsts. Vai tev ir bijis kāds brīdis, kad tev liekas, šī nebija tomēr tā izvēle, kuru varbūt šī misija, kas man bija jādara? Nē, vēl es neesmu par šo šaubījusies, jo tiešām tie bērni man kaut kā, vai man ir paveicies, vai kā. Tā doma, lai es pieļautu, ka, nē, man nevajadzēja, vēl nē. Tava ģimene ir piepildīta ar laimu un mīlestību, bet domājot par tiem bērniņiem, kuri gaida savu mammu un tēti, kuri atrodas kādās institūcijās, kuri gaida, kad varbūt viņiem palīdzēs izkļūt no kādas vardarbīgas ģimenes, lai nokļūtu. Kas būtu tie rīcības soļi, kurus tu rekomendētu tām potenciālajām auģu ģimenēm? Pirmkārt jau, ka tu gribi to sākt. Tātad ar atziņu pats priekš sevi. Jā, tev ir jānonāk līdz tam, man to vajag reāli. Jo man vajadzēja mājās, lai būtu skaņa, lai es nebūtu viena mājās, lai man būtu kustība. Vai ir dzīvīgums, reāli dzīvīgums tāds mājās, lai piepildījums. Jā, ir grūtāk droši vien lielākus paņemt, kas jau ir daudz tai vardarbībā piedzīvojuši, vai ko, tas ir noteikti, tur ir daudz grūtāk. Es pat nezinu, vai mēs būtu gatavi. Nē, droši vien, ka ņemt, mums jau arī mazais bija, ir cietis un viss, bet,
Viņam ir savu dzīves pieredze, redz, tu nezini, ko tu no viņa sagaidīsi. Bet nenobīties no tā. Nē, es domāju, ka nē, jo tiešām mēs esam stipri. Mēs to īstenībā daudz ko varam, ko mēs neapzināmies par paši. Jā. Mēs varam. Un mēs, ja tu vari palīdzēt, viņam, kuram nav kas palīdz, kāpēc nē? Viņš taču ir tas pelnījis, to katrs mēs. Katrs bērniņš ir pelnījis ģimeni un jo īpaši tik spēcīga ģimene, kāda ir jūsējā. Un ārkārtīgi liels paldies visu brīnumiņu vārdā. Mēs patiešām jūs visus ļoti, ļoti mīlam, cienam un mēs vēlamies jūs sargāt un palīdzēt un atbalstīt. Un mēs vēlamies arī iedrošināt potenciālās ģimenes, jo tā kā tu teici, tevi baidīja varbūt tā tukšuma sajūta, vai ne? Varbūt citi pēc tā ilgojās. Katrs mēs esam savādāks. Bet tā kņudoņa, kas mājā ir, tas bezgalīgais troksnis, tas tomēr ir apīts ar tādu mīlestību. Tā kā paldies tev, Gunta! Kļūt par uzņemošo ģimeni vari arī tu, un pirmais solis ir savā sirdī atvērt vēlme kļūt par mammu un tēti kādam bērniņam. Ceram, ka Sūdmaļu ģimenes stāsts arī jūs aicinās pieņemt šo misijas lēmumu.